Pēdējie 2 gadi Latvijas ekonomikai ir bijis smags pārbaudījuma laiks. Premjerministra Valda Dombrovska vadībā 2 gados ir apturēta krīze un uzsākta pārliecinoša virzība uz attīstību. Valsts koprodukts šogad būs par vairāk nekā 400 miljoniem latu lielāks nekā pagājušajā gadā. Uzlabojoties ekonomiskai situācijai, bezdarba līmenis ir krities līdz 12%. Dombrovska valdības laikā ir izveidots vairāk nekā 50,000 jaunas darba vietas. Šī gada maijā sasniedzot visstraujākos bezdarba samazinājuma tempus Eiropā. Vairākās Latvijai svarīgās nozarēs ir sākusies izaugsme. Farmācija, kurai ir nopietnas tradīcijas Latvijā, ir pārvarējusi krīzi un ražošanas apjomu šogad jau pārsniedzis pagājušā gada atbilstošā perioda līmeni. Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana ir nozare, kurā lielāko daļu no apgrozījuma veido eksports. Šīs nozares ražošana pagājušajā gadā Latvijā pieauga par 27%. Arī kokapstrāde, kas pēc ražošanas apjomiem ir lielākā apstrādes rūpniecības nozare, kopš 2009. gada sākuma strauji aug. Un kokapstrādē ražošanas apjomi ievērojami pārsniedz pirmskrīzes līmeni. Straujā eksporta izaugsme ir viens no Latvijas ekonomikas atkopšanās dzinējspēkiem, un Latvijas eksporta apjoms pēdējo 2 gadu laikā ir divkāršojies. Valda Dombrovska plāns stabilai Latvijas attīstībai, panākt zemāko bezdarba līmeni Baltijā, uzlabot valsts pārvaldību, izveidot ražošanas attīstībai un investīcijām labākos apstākļus Baltijas valstīs, pielāgot izglītības sistēmu ražošanas vajadzībām, kāpināt Latvijas starptautisko konkurētspēju. Latvija izvēlas stabilu attīstību. Dombrovskis – vienotība.